Tūlīt skatieties, kura no ciltīm zaudēs cīņā par imunitāti un būs spiest atvadīties no kāda savu komandas biedra. Sveiki, Vilki! Sveika, Kristīne! Sveiki, Lapsas! Sveiki! Nu ko, tiekamies atkal kārtējā pārbaudījumā, vissvarīgākajā cīņā par imunitāti. Un pirms es jums izstāstu visu, ko mēs šodien darīsim, tā teikt, ķersimies, vērsim pie ragiem, jūs man vispirms Vilki atdosiet trofēju. Saņemies! Tu līdot atpakaļ. Jā, nu nezinu, vai Raitim izrādīsies taisnība, ka ne tikai visām pie lapsām labāk patīk, bet arī šim te putnam. Nu, to mēs attīsimies. Tikai pakakā taisnība. Tā, šis pārbaudījums būs divās daļās. Pirmajā daļā piedalīsies 4 cilvēki no komandas. Šos cilvēkus izraudzīsies pretējā komanda. Tātad Vilki izraugās lapsas 4 un lapsas 4 vilkus. Aiziet, Vilki sāk. Mēs varam apspriesties pusminūtīti. Nu, lai iet pusminūtīt. Tā, nu, pusminūte ir beigusies. Labi, Elga, tu pasaki. Labi, Sabīna arī. Lelde un Elīna. Artūrs un Anģa. Tātad lapsām ir Artūrs, Andrejs, Elīna un Lelde. Ja? Un tagad lapsas lūdzu, kur ir tie 4 vilki, kas slauks šo govi? Tā būs Roze, Evita, Eģus un Matīs. Tātad Evita, Eģus, Matīs un Roze. Šie 4 dalībnieki no katras komandas 10 minūtes slauks pienu. Dalībniekam būs 2,5 minūtes, pēc manas komandas nāk nākamais un tā tālāk un tā tālāk. Un tagad sākam. Aiziet! Evita, spied! Evita, tev sanāk labāk. Stiep, lai neklap, Evita, Ļoti labi! Es kā pirmā gāju vispār baigi ātrs pasākums sākās, viss Leldīt bija pretī, man liekas, nu, mēs bijām tiešām labi divas to kā taustījāmies, kamēr sapratu visu no malas, teica, kā vajag, kur vajag, kā tek, netek īsti, kā vajag. Principā tas pirmais bija tāds, katrs, tā teikt, mēģināja, es izdarīju, man liekas, visādus veidus, lai pēc tam pārējie sapratu, kāds ir tiešām pareizais. Ņemot vērā to, kas bija pirmā, nu, man bija satraukums, protams. Ja viņi man vēl pirms tam stāsta, kā pareizāk to darīt, es apsēžos pie tās govs un saprotu, ka tā galīgi neiet. Un, protams, arī tausties un mēģinu kaut kā uztvert. Un neko, uzķēru kaut kādu vienu veidu, kā to darīt. Pēc pirmās minūtes jau pirksts sāk palikt nekustīgi, un tad vienkārši automātiski jau dari tās kustības. Neapstāj, tikai neapstājies. Aiziet, Lelga, tev rokās spēks ir, Lelga, tev rokās spēks ir, aiziet, Vari, iesturi! Izturi! Līdz galam izturi, vēl drusciņi! Spied! Pēdējā sekunda! Kurš? Tu no otras puses nāk. Nekas nav. Spied, Leldiņ, cik vari. Kā tu vari? Man ņem arī ar abām rokām mieru. Tu vari. Uzsāpēt, protams. Uzmanību! Mājiņā! Sēdi, Roze! Sēdi! Otrs piezud galiņu! Uz galiņu! Pirms galiņš! Nē! Ietek un galiņu! Galiņu! Mēs tiešām klārā! Piedodiet, Toms, ja to darīt. Turi! Anģi, tu nāk! Galus piespūst! Tur!
pirmās laudzēs bagas. Man gāja ļoti grūti, bija rokām muskuļi, vajag jāpiepūlē. No sākuma izskatās jau viegli no malas, bet tā kā pašam tas ir jādarīs, man nav nemaz tik viegli. Tur vajadzēja uztvert to, kā viņš līs un visu to pārējo. Un es domāju, ka izvēlējos man, tāpēc, ka iespējams pārējie domā, ka es no pilsētas nekad neko tādu neesmu darījusi, bet kad es biju maziņas, dzīvoju laukos pie mammas, un es tomēr biju slaukusi govi. Bet nu, šitas salīdzinoši ar parasto govi ir daudzreiz grūtāk. Mama šitā savu jūrīt! Diviem galiņu labi pirkstiem, diviem. Anģi, dod, tu neveic mainā, Anģi? Es vajag domno centrā. Maņa! Dod, Anģi! Anģa, davai, Anģa, davai! O, pareizi, kačā! O, aiziet! Nē! Pirmais pagastās laucējs! Aiziet! Pārbaudījums bija diezgan viltīgs. Tajā pārbaudījumā vajadzēja daudz būt spēkam rokās. Un, ja rociņās bija pamaz spēka, no sākuma tas tempiņš varbūt kādām bija, beigās jau varēja redzēt, ka pagurst bet arī stratēģija tur dažādāk varēja būt. Tur varēja arī pašus galvus tikai spiest, tecināt un pēc tam pavilkt uz leju, lai to pienu dabūtu vairāk, kas ar teiks painīt iekšā. Nāku no laukiem vairāk vai mazāk, tā kā ar govīm arī bijušas darīšanas, tā kā nebija pirmoreiz. Bet šeit jau vairāk bija, man liekas, tieši muskuļspēki. Man bija vienkārši skatījos, kā tas pretī, kas bija, man bija vienkārši jādara divreiz ātrāk nekā viņš. Un tā forša aizgāja tajā ritmiņā, noķēra īsto to ritmu un pārējais jau bija tehnikas jautājumi. Izšķirošais moments tieši šajās sacensībās, es domāju, bija tieši noturība, krampis, saucamais rokām. Vai tu vari izturēt to tempu, ko tas uzsācis, un noturēt līdz galam, jo tur ir vajadzīgi bija fizisks spēks, lai to pupu spaidītu. Lejā galvenā pašā apakšā un rokas baigi. Ļoti labi, Anģa, Maņa! Ot šitā, un visu laiku šitā, jo tu varētu noturēt tempu. Ārķi, ja? Ārķā! Bet iztur, ideāli, ja tu izturēsi šitā. Arči, jāiztur! Samainās. Attev, vai Protams, īstai govī pavisam savādāk tā praksa, visam tie paņēmieni, kā pirkstiem no augšas, aiziet uz leju tas spiediens. Ar šādai govī, bišķi savādāk, nav īsta govs, tā nedzīva govs. Dzīvai govī pavisam savādāk bišķi tā tehnika, bet šeit līdzīgi bija, tāpēc bišķi ātrāk varēja un vairāk varēja to pienu dabūt no tās govs ārā. Tā kā es domāju, visi labi izdarīja. Es vienkārši ieturēju vienādu tempu visu laiku, lejot šo pienu un nemainīju viņu ne ātrāk, ne lēnāk. Un ļoti palīdzēja komandas atbalsts, kur visu laiku sauca, tā kā saturies, un tā tas ļoti viss palīdzēja. Spied!
Mums ir Tā, nu malači. Gāja jums, man likās, ka grūti, bet jūs tikāt šķiet, ka galā ar pirmo daļu, pārbaudījumu daļu, bet tagad sāksies otru pārbaudījumu daļu. Un tajā piedalīsies visa komanda. Tad viens cilvēks, klausieties, viens cilvēks ņem spaini ar pienu un dodas augšā uz toni. Pārējie tur bambus remes. Jums jādabūna tas piens lejā no augšējā spaiņa, apakšējā spainī. Kuram vairāk piens būs, tas ir arī vinnējs. Sākam! Tur jau. Padod kāds no spāņiem. Mierīgi padod. Padod vienu remi. Nē, Mari, nosēdies tagad, noliec. Paņem uzliec, Arču nāc tūpus. Liec droši zemā. Ļoti mazās kropā ir galvīgi noliec. Zini kā? Vai jums ir stāva? To resno dodat man augšā, resno man augšā dodat. Nevajag, ir kārtībā. Jo vairāk ir super. Nē, ar rokām neliek virsū. Piena daudzums augstēs ir. Pamēģināt. Jau, davai, dāj, Pamēģini mazliet. Lēnām, Pagaidiet, kā viņš tur ieiet. Labi, pilini. Lēnām un viss būs. Pat drošāk var liet bišķi. Pat drošāk, jā. Tie bišķiņ kādās, vairāk nesteidz. Jo tur viņam bija galva bišķiņ. Neko negaida, viss ir ideāli. Jā, straujāk, lai bišķiņ ir tas. Paga, bet tas bija, lai... Nē. Pasties, kā viņi lej, viņi aiziet. Galvenais bija, lai mums tai bambus renē ir pietiekoši tas leņķis, cik nu var slīpt, lai nav pa stāvu, ja? Un noturēt to, lai es nelēju pārāk ātri. Jo bija tur pāris reizes, ka no lejas saka lēnāk, tas nozīmē, ka jau sāk šļakstīties. Tātad turēt to spaini, skatīties uz to, tad vēl to ātrumu regulēt. Pašā sākumā jau it kā liekas, ka nav nevainas, bet uz beigām tu jūti, ka tās rokas jau, it kā nekas jau tur īpaši jātur nav, bet, tā. Tas bija noturēt, teiksim, visu laiku to tempu kaut kādu. Es saprotu, ka konkurēt varbūt drusciņā ātrāk lēja. Mēģinājām liet pietiekoši lēni, lai, tā praktiski katra pili nonāk galamērķī. Vai var iepilināt tos atlicis vai iekšā? Vēl te daudz. Pagaid, iedarbības jāapmēģina dabūt. Tur Matija, jāsliek vaļā. Tā, jādabū salmiņu visu un iesaukt atpakaļ. Kur ir vēl iet. Katra lāstīka mums ir svarīgi. Un rezultāts ir vilkiem 2 kilo 250 grami un lapsām 2 kilo 500 Raitis, kur ir Raitis? Es šeit. Raitim, tev bija taisnība, tu esi pareģis, jā? Jā, ikdienā un brīvdienā. Mēs esam paši foršākie, mums konkurentu nav. Un ja tu domā savādāk,